Vai tavs suns ir gatavs ziemai? Es jums pastāstīšu par svarīgām lietām, kuras nepieciešams ņemt vērā, ejot gan pastaigās, gan arī augstajā ziemas laikā. Pirmkārt, ja tu novēro, ka tavs dzīvnieks izejot ārā trīc, vairāk stāv un nevēlas kustēties, tad noteikti apdomā iespēju iegādāties apģērbu viņam, jo visticamāk viņam ir augsti. Otrakārt, ja tavs dzīvnieciņš izejot ārā, intensīvi pievērš uzmanību ķepām, piemēram, laizetās, vai ejot ceļu vienu kāju, otru kāju, noteikti tam dzīvnieciņam salas ķepiņas, un tad var izmantot vai nu pēdu vasku, vai arī speciāli ražots kurpītes suņiem. Un noteikti atceries, vislielāko kaitējumu rada salas. Un trešā lieta, kas ir arī svarīga un jāievēro, ir tas, ka dzīvnieks patērē ļoti daudz enerģijas augstajos periodos, līdz ar to jāpiedomā arī pie ēdināšanas. Profilaks ir daudz svarīgāk kā ārstēšana, līdz ar to piedomājiet saimnieku pie savu suņa veselības jau mājās.